Es nebalsošu par labu Latviju. Es neesmu idiots. Tu filmē, ja? Cilvēkam jāsaprot, ka demokrātija tā ir izvēle starp pankūkām un citām pankūkām. Testējam. Idiots. Es neesmu idiota. Es idiots. Bet par šo sarakstu es noteikti nebalsošu. Tur ir daži cilvēki, kuri man ļoti, ļoti nepatīk. Turpinām. Es nebalsošu par labu Latviju, jo es neesmu idiota. Es nebalsošu par labu Latviju, jo neesmu idiots. Es nebalsošu par labu Latviju, jo neesmu idiots. Es nebalsošu par labu Latviju, jo es neesmu idiots. Tā jau nav sarakstā tāda cilvēka, kurš man raisīja kaut kādu uzticību. Tas, ka viņi ir pazīstami, nenozīmē, ka viņi kaut kādā mērā ir tādi, kas izraisa vēlmi par viņiem balsot. Šitie solījumi, kas tika solīti jau bišķi sākumā, ja, netiek izpildīti. Viņš pateica, ka mēs viņu prasījām 150 000 vietas, ka viņš tagad sola. Kur te viņš dabūs tās? Bet es uzskatu to, ka ja cilvēks kaut ko sola, tad viņš arī dara to. Es pilnīgi noteikti neesmu idiots, jo mani uztrauc tas, kas notiek valstī. Es nebalsošu par to, ka viņi uztaisa šausmīgi daudz reklāmu, bet reāli no tā nav nekādas jēgas. Un visādus balonus dod cilvēkiem. Tik daudz balonus. Man nepatīk baloni. Mums nepatīk baloni. Visi baloni sprākst. Tas tā kā klauni cirkā. Jaunieši netiek pie teikšanas, netiek pie šprits, tikai tāpēc viņiem nav. Ja viņi var uztaisīt šitās te visās strādrīdi, ja? Jaunieši netiek. Balonēm, jā, balonēm, ko balonēm? Tā ir ņirgāšās, Un ja viņam patīk tērēties priekš manu bērnu, tad lūdzu. Teiksim, video par krāniem un buldozeriem, kas tagad pēdējais, kas tagad rotē apkārt. Bet mēs jau esam 20 gadi jau mānīti, ja? 20 gadi jau ir mānīti tauti jau, Cik tu var mānīt, Kurš tic, kur ir garantijas? Neviens nedod nekāds garantijas, it neko, bet neviens nav stāvējis, pa tautu nav stāvējis, neviens krist, vispār nav nekāds. Būs darbvietas, būs tas, nekas reāli nav. Pasakas stāsts un viss. Kaut ko reāli. Jo iepriekšējā reize arī nekas nav bijis. Ceļus sataisīs visu, ko. Kā mums ir vissliktākie ceļi tā ir. Nevajadzēja valsts nolaist, bet vajadzēja būt ekonomika attīstīt. Ja? Vajadzēja lauksaimniecību turēt, vajadzēja cukurbietas audzēt, vajadzēja rūpnīcu attīstīt. Visu kaut ko vajadzēja darīt. За хорошую Латвию. За эту партию. Потому что я не верю. Es uzskatu, ka par labu Latviju ir bijuši partijas, kas sastāv par labu Latviju. Tautas partija, pirmā partija ir bijusi pie varas vairākas reizes, un ir pierādījuši, ka nemāk saimniekot valstī. Tāpēc uzskatu, ka balsot atkal ievēlēt vienus tos pašus ir pilnīgi neprātīgi un ir pavisam normāli citās valstīs politiska prakse, kas sauc politiska atbildība, ka partijas, kuras sevi diskreditējuši, tādām partijām ceļam uz politiku jābūt slēgtam. Tā ir skaitā Tautas partijai, tā ir skaitā pirmai partijai, Šķēlēm un Šlesaram. Tāpēc uzskatu, ka es noteikti nebalsošu par
par labu Latviju. Un es domāju, ka tauta ar laiku tomēr paliek ar laiku daudz maz gudrāka. Un, ja Tautas partija bija lielākā frakcija iepriekšējā, tagad Saeimā, kas ir tagad, nākamajā par labu Latviju dabūs labajā 10, nu maksimums 20 vietas, neskatoties uz ļoti lieliem naudas resursiem. Un es uzskatu, ka tas iet uz labu, ka agrā vēl tādi kā Šķēle un Šlesers būs politikas mēslainē. Nu, pasmējās pa tautu, ja? Pasmējās pa pensionāriem, ja? Sagrābās miljonus, ja? Nu, iedos balonu, nu mēs atkal, ne? Sveiki gauji. Nu, iesim atkal, ne? Nekā nebija. Cilvēki nav naivi. Aizmirstiet, biedri deputāti, aizmirstiet! Cilvēki nav stulbi! Mēs neesam par. Mēs nebalsosim par labu Latviju, jo mēs neesam idioti. 1, 2, 3, 4. Pelīte brauc ratiņčīgs, pelīte brauc ratiņčīgs, pelīte brauc ratiņčīgs. Kāpēc jūs nebalsosiet par labu Latviju? Tāpēc. Mums nepatīk. Tas ir Šlesers, ja? Es balsošu par Šleseru. Es nebalsošu par labu Latviju. Es neesmu idiots. Es vēl neesmu izlemusi, par ko balsot. Nebalsosim par Šleseru, ne. Lai tā notiek. Lai tā notiek. Paldies! Labu veselību. Lai jums labi turās. Jā, paldies jums arī. Visu gaišu.